Sveiciens visiem! Pie jums atpakaļ ir Sporta galda podcasts Dīvāna teorija, Sporta galda hokeja podcasts. Un šoreiz mēs esam nedaudz virtuālākā veidā pie jums, bet tāpat visi jūs vecie pazīstamie podcastu biedri ir šeit, un mēs droši vien varam sākt ar jau mūsu mīļāko tēmu, kas ir Nacionālā hokeja līga, un mums tiešām ir daudz par ko parunāt. Un, mēs varbūt varam sākt ar Artūru Šilovu, jo tieši šobrīd, starp citu, notiek Vancouveras Canucks spēle pret Detroitas Red Wings, ko Vancouveras Canucks zaudē, bet vārtos nav Artūra Šilova, un viņš kaut kā ļoti maz ir vārtos. Jā, reta parādība, man liekas, kad Vancouveras zaudē un vārtos nav Šilovs šo sezonu. Diemžēl jāsaka, ka sezonas sākums noteikti ne tāds, kā mēs būtu vēlējušies, bet, diezgan jāsaka arī, ka likumsakarīgi savā veidā, jo, lai gan mēs, protams, gaidījām kaut kādas super mega performances no Artūra, bet jāapzinās, ka šobrīd viņš spēr pašus pirmos soļus savā karjerā, vēl joprojām, tieši NHL karjerā. Jā, šajā sezonā tomēr tā ir bieži parādība, ka Canucks ar Šilovu vārtos zaudē, bet es neteiktu, ka es esmu ļoti pārsteigts. Es, protams, gaidīju, ka būs labāk, bet man liekas, ka viņš tik ļoti pārhaipots gan pēc pagājušā gada playoffiem, gan arī pēc tā pasaules čempionāta, bet tajā pašā laikā realitāte ir tāda, ka viņš nebija tā kārtīgi NHL regulārajā sezonā spēlējis, un kā mēs redzam, tam arī mēs nevaram par spēlētāju spriest pēc kaut kādiem 7-8 spēļu turnīriem, vai lai arī NHL playoff ir nopietns turnīrs, bet tās ir tomēr dažas spēles tikai. Jebkurš vārdsargs varbūt jebkurš vārds. Tad jau mēs nevaram arī spriest par šo sezonu, kā viņam iet, 7-8 spēļu turnīrs, viņš ir 8 spēles nospēlējis. Jā. Bet atklāt sakot sūdīgi, ko tu citu pateiksi, kā viņš ir iesācis sezonu, un es jau iepriekš mēs arī tik savus viedokļus izteicām par šo tēmu. Tā varbūt nav līdz galam viņa vaina, bet, ja paskatās reizēm dažus tos vārdus, ko viņš ir ielaidis, viņš nav savā pozīcijā līdz galam. Viņš nav vārtos īsti atradis savu vietu. Jāsaka, ka komandas noteikti ir veikušas bagātīgu skautingu pret Artūru, jo tagad ir arī ievākts nedaudz vairāk video materiāls. Ir redzams, ka, saspēlēšanās pie zilās līnijas, kad pretinieks saspēlēs pie zilās līnijas, un ja Artūram priekšā stāv kāds pretinieku uzbrucējs, viņam varbūt ir nedaudz grūti noorientēties un nosakot līdzi ripai, tas varētu būt kaut kāds viens no tādiem redzamākajiem mīnusiem. Es domāju, ka NHL komandām ir cilvēki, kas dienu un nakti strādā pie tā, lai atrastu jebkādus iztrūkumus pretinieku vārdsargos, un šis tad izskatās, ka ir kaut kas, pie kā Artūram noteikti jāstrādā. Es atceros, ka bija savulaik Tampa Bayā līdzīga problēma. Andrejs Vasiļevskis arī nevarēja redzēt ripu caur aizsargu kājām un vienmēr gāja iekšā tie vārti no zilās līnijas. Un, ja es pareizi atceros, tā arī Toronto viņus uzvarēja playoffā 23. gadā. Tieši vienkārši tīri metot no zilās līnijas. Bet es atceros, ka Tampa Bay un Džons Kūpers tieši pārstruktūrēja pilnīgi visu Tampa Bay's aizsardzības sistēmu savā zonā, lai pielāgotos tam. Skaidrs, ka Vancouver to nedarīs. Viņi gaida, ka Demko būs apakaļ un kāpēc, lai viņi tagad pielāgotos Šilovam, lai ja viņiem ir Lankidens, kas principā ir aizvadījis diezgan labu sezonu. Tā ir. Līdz šim, pielāgoties tur Šilovam, protams, ka nevajadzētu, bet paļauties uz Demko arī, ņemot vērā to, ka viņam ir tā trauma, ko nevar ar operāciju ārstēt, un viņš ir līdz šim arī bijis ļoti traumatisks, nevar zināt, kā būs tālāk, kas, piemēram, man šobrīd nav skaidrs, kāds būs viņu tandēms, kuri būs pirmie 2 vārdsargi sezonas beigās, ņemot vērā to, ka Artūrs varbūt tiek aizsūtīts uz AHL vai Demko varbūt nebūs līdz galam vesels, un viss kaut kas var notikt, tāpēc
Tur, manuprāt, ir ļoti grūti kaut ko prognozēt. Nu jā, ņem vērā, ka Vesels Demko ir Vezinas kandidāts noteikti arī. Noteikti. Viņš bija pagājušajā sezonā. Bet, ja mēs paskatāmies uz Šilovu, es gribu pateikt, viņa statistika ir vienā līmenī ar Keiden Primo, Spencer Martin un Daņilu Tarasovu. Daņilu Tarasovu, viņam ir sliktāka statistika nekā Justusam Anunenam un Aleksandram Georgievam, kurš, kā mēs visi zinām, ir sliktākais vārdsargs šobrīd NHL, sliktākais pamatvārdsargs. Tā kā, tur ir ļoti traģiski viss tā situācija, un ja paskatās uz statistiku vien, tad skaidrs, kāpēc treneri nedod Artūram spēlēt. Tas, ka Demko vēl nav atpakaļ, un tas, ka Demko varbūt arī nekad nebūs atpakaļ, tas ir vienīgais, kas reāli šobrīd, vienīgais cerības stariņš šobrīd Artūra Šilovu pusē, jo es vairāk uz neko neredzu, ka varētu cerēt. Es gan būtu priecīgāks, ja, man liekas, ja Demko atgrieztos un Artūrs varētu kļūt par tādu pilnvērtīgu pirmo vārdsargu AHL komandā, jo es domāju, ka tas, kas viņam ir šobrīd nepieciešams, visvairāk ir spēļu praksa. Ok, labi, spēļu praksa Artūram ir 23 gadi, viņš ir bijis AHL pēdējās 2-3 sezonas. Vai nebūtu jau laiks tā kā spērt to solīt augstāk nedaudz? Kas ir 23 gadi vārdsargam? Nē, vārdsargam tas nav nekas, bet viņš ir 3 sezonas bijis AHL. Jā. Bet tā vadās, es uzskatu, ka vārdsargi, tā laika līnija, man liekas, ir nedaudz tāda vēlāka nekā vidējiem laukuma spēlētājiem attīstības līkne. Skaidrs, jā. Tā kā viss vēl ir priekšā noteikti. Elvis jau arī, cik viņam bija, gandrīz, viņš jau bija tādā posmā, kur lielākā daļa laukuma spēlētāji būtu uzskatām par, es nezinu, karjeras labākajiem gadiem, un tad tikai viņš debitēja NHL, tad 20, cik viņam bija 6, 7, tad viņš debitēja. Tā kā, protams, Artūram viss vēl ir priekšā, un nosūtījums uz AHL, mēs jau runājām arī, ka nosūtījums uz AHL viņam būtu, tā kā par labu. Vai tā ir visa sezona, ko viņam vajag nosūtīt uz AHL, vai tās ir pāris spēles, kas viņam ir nepieciešams, lai vienkārši atgūtos psiholoģiski. Ja tas ir otrais variants, tad varbūt vajadzētu, es nezinu, izsaukt Tolopilo uz NHL. Skaidrs, ka tas ir viņam tiešais konkurents, bet, varbūt vajadzētu viņu izsaukt uz NHL un kaut kā tomēr mēģināt iekustināt to visu pasākumu. Tas, kas šobrīd tur ir, tas galīgi nekam nedara. Es domāju, uz visu sezonu, kā tu minēji, noteikti nevajadzētu Artūru sūtīt uz AHL, jo es nezinu, vai tas kaut ko baigi dotu, bet, lai atgūtu pārliecību uz dažām spēlēm, nezinu, kaut uz to vienu, tā kā iepriekš bija, jau vienbrīd Artūru aizsūtīja, bet uz dažām spēlēm noteikti, es domāju, tas pa ļaunu nenāktu. Būtībā tā ir, man liekas, viens nezināmais, un tas ir Tačers Demko, un no tā ir lielā mērā arī atkarīga nākotne Šilovam. Vispār Vancouver ļoti, ļoti slēpj visu to Demko situāciju. Vienu dienu viņš ir ar komandu kopā lidmašīnā un izskatās priecīgs un smaidīgs, un otrā dienā mēs atkal redzam, ka progress ir tāds, kāds viņš ir bijis līdz šim, kas ir, reāli nekāds. Tad, kad arī playoffā viņš izkrita, viņš arī pēc vienas spēles bija tā doma, ka viņš varbūt izlaidīs nedēļu, varbūt izlaidīs 2. Tad atkal viņš izlaidīs vairākas nedēļas, mēnesi izlaidīs, nebūs atpakaļ šajos playoffos, un tad bija atkal, līdz šim viņš vēl joprojām nav spēlējis. Stabilitāte ļoti trūkst šajos ziņojumos, taču, kur tiek atgūta stabilitāte, un par ko es domāju, mums visiem ir ļoti liels prieks, ir Elvimers Likins sniegums. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu, visiem trijiem nedaudz, kā saka, norīt savus vārdus, un es domāju, ka ir jāizsaka, jādod Elvim savus respekts, jo es domāju, ka pēdējās spēlēs viņš to ir nopelnījis. Jā, dažas tādas nedaudz vārtiem bagātākas spēles, ja mēs tā varam nosaukt, ir pabojājušas viņu kopējo statistiku,
bet 7 uzvaras, 5 zaudējumi, 2 zaudējumi papildu laikā. Tas ir tīri labi. Tas ir Kolumbusā, tas ir vispār. Es nezinu, statuju viņam vajadzētu uzbūvēt. Neviens negaidīja, ka šosezon Kolumbus būs vispār pretendenti uz kaut kādām uzvarām pamatlaikā. Pa lielam katrā spēlē viņi sāk kā nefavorīti. 3 punkti šobrīd līdz playoff zonai, tā kā, tas ir ļoti cienījami. Es domāju, ka tur ļoti liela daļa no tā ir jāsaka paldies Elvim tieši. Tieši tā. Pats Elvis arī viņš tāds mierīgāks šķiet, vai ne? Nu jā, izņemot to vienu epizodi pret Makenziju Vīgaru. Bet, kā jau mēs zinām, Vīgars ir pelnījis. Zini, jā, mēs varam par to epizodu parunāt, bet, ja mēs tīri statistiski skatāmies visu sezonu kopumā, tad vārtsarga brigāde pagaidām ir tā, kas Kolumbus tomēr tur lejā. Jo viņi, ne Tarasovs, ne Elvis nav gluži spēlējuši, ja mēs skatāmies visu šo analītiku, tur tie vidēji ielaistie vārti virs tā sagaidītā, expected goals un visi šitie brīnumi, tad Kolumbus expected by whom? Tieši tā, jā. Mēs, protams, sagaidām visu to labāko no Elvi, protams, un es negribu neko sliktu teikt, bet tas ir viss, ko es gribu pateikt, ka tīri statistiski, un tas, protams, es zinu, ko pats Elvis droši vien domātu, ka statistika, ka tas ir, pilnīgs muļķības, bet, tas bija viss, ko es gribēju pateikt, ka statistiski, es domāju, šajā vārtsarga brigādē ir vēl kur augt bišķiņu, un ja Elvis ar Tarasovu uzlabot savu sniegumu, ir īpaši Tarasovs, tad Kolumbusa varētu vēl tuvāk būt tiem play-offiem, manuprāt. Es domāju, mēs skatāmies tā acu testu, kas varbūt ir vārtsargiem pat vēl svarīgāks nekā kaut kāda advancētā statistika, tad es domāju, ka Elvis to iztur salīdzinot, ja mēs ņemam kā tādu salīdzināšanas nogriezni pagājušo sezonu, tad tas ir tiešām diena pret nakti pat, ja mēs skatāmies uz to, ka šī statistika, protams, varētu būt labāka, bet mēs zinām, ka NHL katru gadu arvien mazāk kļūst par vārtsargu līgu, ja tā varētu to pateikt. Jā, es nezinu, man liekas, kas viņam ir, viņam ir sūdīgs atvērīt to metienu procentus, godīgi sakot, viņam ir sliktāks nekā pagājušo gadu, un pagājušo gadu, man liekas, cilvēki pārspīlē, man liekas, viss, kas skatās uz Elvi, nedaudz pārspīlē to, cik slikta viņam bija tā pagājušā sezona, jo nemaz nebija tik trāki. Es nebiju domājis par Elvi, es biju domājis par līgu kopumā, ka, tas, ko Ralfs teica, ka katru gadu tas atvarīt un metienu procents krītās, tāpēc gribēju vienkārši piekrist tam argumentam. Tas nebija par Elvi nekas domāts. Nē, labi, jā, līgā viņš, protams, krītās un salīdzinot tā kā vidēji ar līgu, tad Elvim nemaz nav tik slikts tas procents, bet pagājušo sezonu viņš arī nebija nemaz tik slikts. 89,7. Šī brīža NHL tas nav nemaz tik traki īstenībā. Jā, man liekas, mums jāvirzās prom no tiem maģiskajiem 90%, pēc kuriem mēs rēķinām, vai vārtsargs ir kaut kam derīgs vai nē. Es domāju, ka tas cipars ar katru nedēļu nedaudz nokrītās, jā. Bez mazā, jā. Georgievam tie ir 80%, piemēram, pēc skatāmies, ir labs vai nav. Šilovam arī. Pagaidām, tu iepriekš teici, ka Georgievs ir sliktākais vārtsargs līgā? Sliktākais pamatvārtsargs. Es teicu sliktākais pamatvārtsargs. Okay. Un Šilovam ir sliktāks statistika nekā Georgievam, diemžēl. Tiešām, diemžēl. Tā kā, kā ir tā ir, jā. Bet Elvis tur līmeni, Elvis ir ok. Un pagājušajā gadā, ja mēs atceramies, tad, man liekas, mums visiem to rūkto garšu mutē vienkārši ir atstājis pasaules čempionāts, jo īpaši tā spēle pret Zviedriju, kur viņš otrajā periodā ielaida baigi fiksi, tur bija 3 gols pēc kārtas. Kad pāris sekundes laikā bija 2 goli uzreiz, un tad bija tā visu padarīšana ar to, ka viņš nerunās ar žurnālistiem un ka viņš bija šausmīgi apvainojies uz kaut kādu podcastu. Bija blackouts. Jā.
Un tad viņš vēl neatbrauca uz olimpisko kvalifikāciju un likās, ka vispār būs galīgi pakaļā, bet šis ir kaut kā nedaudz, es negribu teikt cits Elvis, bet es nezinu, varbūt viņš ir beidzot aizgājis pie sporta psihologa, ko mēs esam vienmēr, man liekas, jau kādas 5 sezonas mēs runājam, ka vajadzētu viņam to izdarīt. Varbūt ne tik daudz, bet kādas 3 jau noteikti. Jā, man liekas, ka vēl to iespaidu varētu būt pabojājis tas, ka pagājušo sezonu tik naski nekrājās dubultvē ailītē, bija daudz biežāk bija burtiņš L, un kā mēs zinām arī, es esmu tā vienmēr uzskatījis, ka vārdsargam tā ir tā ultimate statistika, pēc kuras reāli, man liekas, var, pēc kuras var skatīties, protams, tas neparāda, cik labs vai slikts ir tas vārdsargs, bet kā komanda izskatās ar vārdsargu kopā, tas, domāju, ļoti labi parāda, un šobrīd tie dubultvē krājās daudz naskāk kā pagājušo sezonu. Un ar to arī mums, tas noteikti ir iemesls, kāpēc mums liekas, ka viņš ir labāks nekā pagājušo sezonu. Droši vien, jo Stuarts Skinners tev var noteikti piekrist par šo domu gājienu, jā. Jā, uzvaras un zaudējumi tiešām ir komandas statistika. Tur, vārdsargs, protams, var pamatīgi ietekmēt to statistiku, bet, ja vārdsargs visu laiku zaudē, tad, tas uzreiz nenozīmē, ka viņš ir slikts vārdsargs. Manuprāt, Dostāls Anaheimā ir ļoti labs piemērs tam. Un Georgievs Colorado, izklausās atkal, ka es heitoju viņu, ja, bet viņš atkal ir pretējais piemērs. Viņš nesen kaut kad, vai pagājuši vai aizpagājuši gadu, tur vienā momentā bija līgas līderis uzvarās, bet arī viņiem bija sliktākie vidēji ielaistie vārti spēlē, tā kā, tā ir izteikti komandas statistika tomēr. Jā, bet redz, kā tā Columbus komanda jau tomēr, mēs runājam par Columbus, mēs runājam par Blue Jackets, kas ir, bijusi traģēdija vienkārši pēdējos. Jā, traģēdija un Columbus Blue Jackets tiešām ir vārdi, kas iet roku rokā pēdējās sezonas gan ārpus hokeja laukuma, gan hokeja laukumā, jā. Okay. Tāpēc, jā, novērtēsim katru, var teikt, saules stariņu, kas šajā organizācijā iespīd. Jā, man vienkārši prieks par viņu līdzjutējiem, ka beidzot ir kaut kas pozitīvs tajā visā vietā. Kur vēl tie laiki, kad Columbus spēlēja pret Tampa Bayu playoffos un bāza ārā? Yeah, we have no words right now. Ok, mēs turpinam pa citiem latviešiem. Kaut ko priecīgāku varbūt. Vai tur vēl tad jau par Balīnski bēdīgi. Jā, tad par Balīnski taču nevajadzēs runāt. Ja tu pieminēji Balīnski, tad ko mēs labi par Balīnski varam pateikt? Nav viņš, diemžēl, vairs pirmajā vairākumā. Sastāvā arī pagājušajā spēlē viņš nebija, bet ko tas nozīmē Balīnskim? Man liekas, ka viņš būs atpakaļ sastāvā. Tā ir tāda rotācija noteikti. Un, Floridai šobrīd ar tiem aizsargiem ir tā, ka tur ir nepieciešama, man liekas, neliela rotācija, jo viņam jau arī ir, Balīnska vietā ir, kas spēlē, un es domāju, ka drīzumā, ka atkal notiks kaut kāda rotācija, kad kādu citu aizsargu paņems un noskračos, un es domāju, tad arī Uvim būs iespēja spēlēt. Es domāju, ka pirmajā vairākumā gan viņš diez vai šo sezonu atgriezīsies. Droši vien jau nevajadzētu arī, ja ir komandā tāda aizsarga kā Ekblats un Forslīgs un tam līdzīgi, bet, ja mēs paskatāmies uz Balīnski, tad viņam tā advancētā statistika ir, tīri ok, analītika rāda, ka viņš ir pietiekami labs aizsargs, bet ir kļūdiņas, ir neizmantotās iespējas un tās paliek faniem acīs, kas es skatījies, un fani nedaudz sūdzās par to, ka Balīnskim notrīc roka kaut kādā brīdī. Labi, tas vēl ir ok, bet pēdējā laikā arī krājās tie mīnusiņi, un mēs jau zinām, labi, plus mīnus nav īpaši laba statistika, kā novērtēt spēlētājs, bet īsā laika periodā tomēr, ja tev
no pēdējām 7 vai kaut kā tam līdzīgi. Tur bija spēlēs, ir bijis mīnusos, ja, tad tas arī kaut ko tomēr parāda. Un tas viss iet kopā ar zaudējumu sēriju Pantērām, un tad atgriežās laukumā Bokvists Balinska vietā, un tad viņš gūst vārdus vēl tajā spēlē, kad Pantēras uzvar ar 6-0, un paši redziet, kurā virzienā šis stāsts dodas, un tas galīgi nedodas uz Balinska puses. Tā kā, es ceru, ka viņš nav zaudējis vietu sastāvā, tas nebūtu labi, tas nevienam nav vajadzīgs. Varbūt vienkārši jācer uz to, ka viņš izmantos savu iespēju, ka viņš atgriezīs. Jo viņš atgriezīs kaut kādā brīdī. Jā, pagaidām nav ziņas, ka viņš būtu aizsūtīts uz AHL tieši šajā brīdī, kad mēs ierakstam šo podcastu. Tas ir ļoti labi. Nedomāju, ka sūtīs. Jā, es arī nedomāju, bet es ceru ļoti, ka viņš atgriezīsies vienalga nākamajā, aiznākamajā spēlē laukumā ar dubultu atdevi, dubultu pienesumu, nezinu, varbūt kaut kāds pārdomas būs bijušas, varbūt kaut kāds neliels kļūdu labojums, bet, manuprāt, viena pozitīva lieta, ko mēs varam izcelt, ir tas, ka pagājušā sezona Balinskis nospēlēja regulārajā sezonā 26 spēles, šobrīd viņam jau ir 24, tā kā, ja viss turpināsies tā kā šobrīd, tad viņš var aizvadīt, ja ne pilnu sezonu, tad tuvu tai. Un punkti arī šobrīd viņam ir 7 punkti. Pagājušā sezona bija tikai 1 vārta, 2 piespēles. Tā kā, es domāju, ja mēs tā cenšamies pozitīvi paskatīties, tad viņš jau ir pārspējis savu punktu rekordu, ja tā var teikt, vienā sezonā, lai arī tas nav gluži baigies rekords, bet tāpatās, tā kā, ja Florida šogad cīnīsies, nevis cīnīsies, bet ja viņi gadījumā uzvar kausu, tad es domāju, Balinskis būs tuvu jau, lai nospēlētu tur tās 40 vai 42 tur tās spēles, lai viņš automātiski būtu uz kausa. Bet, es bišķiņ steidzos pa priekšu, protams, tagad. Jā, viņam ir lielāks iespējas iegravētam tikt nekā pagājušos. Lielāks iespējas noteikti, bet vai Pantēras vispār tiks līdz tam kausam, jo šobrīd nav tas, es nezinu, nav tā pat uguntiņa, nav tas pats piesitiens, kas pagājušajā sezonā. Kaut gan to pašu var teikt pat vai puslīgi. Jā, aizsardzība man priekš Floridas kaut kas tur trūkst, laikam tas ir Montūrs, viņi nav īsti aizstājuši viņu, jo Bokvists īsti nav atbildi, ar Bokvistu neaizstāsi Montūru. Balinskis arī nav īsti atbildi, kā jau mēs to noskaidrojām. Jā, Balinskis spēlē otrā pusē gan, bet tāpat vairākumā vismaz, jo Montūrs bija pirmajā vairākumā. Un tur Balinski mēģināja tā kā iebīdīt. Un, teiksim, kā ir nesanāks. Tas sezonas pirmais mērķis bija tā kā Bokvistu tur iespēlēt. Tas neizdevās. Ekblats, man liekas, ka vispār pirms Balinska tā, uz vairākām spēlēm tur nebija ticis. Tur varbūt kaut kādu brīžiem, bet tā kā tagad Ekblats ir tajā pirmajā vairākumā, bet, es domāju, mēs, protams, ļoti ceram, ka Balinskis, tad, kad atgriezīsies sastāvā, dabūs arī to vietu pirmajā vairākumā, jo Stanley Kausa uzvarētāja komandā pirmajā vairākumā spēlē, tas priekš latvieši, manuprāt, ir, mēs jau ar jums esam runājuši bez kamerām, ka tā ir ļoti prestiža vieta, kur atrasties latvietim, un kā es tiešām ļoti ceru, ka viņš tur atgriezīsies un vāks punktiņus vairākumā. Prestiža vieta, jā, spēlēt kopā ar tādiem Kačakiem, Barkoviem un tā tālāk un tā joprojām. Tas jau viss, protams, ir lieliski, bet mēs zinām, ka Balinskis ir uzbrukošs aizsargs. Mēs zinām, ka viņš ir labs aizsargs, tieši tajā uzbrukuma pusē, bet tad, kad viņš tur bija, tās neizmantotās iespējas nedaudz tomēr tracina tos Floridas līdzjutējus. Es personīgi tik daudz neesmu skatījies tās spēles, tieši Floridas spēles. Es neesmu redzējis, kā Balinskis spēlē pirmajā vairākumā, bet tas, ko es esmu lasījis no Floridas līdzjutējiem, ir, ka viņš nemet pietiekami daudz, ka tā arī aizlido garām vārtiem nedaudz pa daudz. Un
Nu, to varbūt vajadzētu tā kā uzlabot. Kā to uzlabot, es gan nezinu. Es domāju, ka noteikti to var kaut kā uzlabot, jo, Balīnskim es ticu, ka ir vēl kaut kāda vietiņa, kur tomēr savu meistarību pacelt jaunā līmenī, jo, kā mēs esam redzējuši pēdējos gados, viņš ir ievērojami progresējis, kas viņam arī ir palīdzējis nokļūt tur, kur viņš ir tieši šobrīd, bet tad, ja mēs tā salīdzinām Floridas aizsargus, Balīnski, tur Bokvistu, Ekbladu, vienalga, kurš tad šo sezonu ir bijis labākais tajā vairākumā? Tur, man liekas, ir grūti kādu izcelt. Jā. Pēc pēdējās spēles varbūt varētu teikt, ka Bokvists, jo viņš guva vārds. Labi, bet Bokvists jau iepriekš bija tas, kurš nebija sastāvā. Jā, Bokvists nebija sastāvā, bet viņš ir perspektīvs, tīri teorētiski uzbrukošais aizsargs. Tas ir teorētiski arī Balīnskis ir perspektīvs uzbrukošais aizsargs. Balīnskim nav jau 30. Bet, zin kā, jau tās laika līnijas jau arī ne visiem ir vienāds, un man liekas, ka tu melotu noteikti, ja teiktu, ka pēdējos pāris gadus viņš ir stāvējis uz vietas savās prasmēs. Es domāju, ka mēs varam redzēt, ka ar katru gadu viņš paliek tā kā ievērojami labāks. Arī šogad viņš ir daudz labāks, kā viņš bija pagājušo sezonu, un pagājušo sezonu viņš bija daudz labāks, nekā viņš bija aizpagājušo sezonu, un tā līkne ir, protams, kad uz NHL fona mēs te runājam, ka viņš varbūt nav tik labs un viss pārējais, bet kopumā tā līkne ir tiešām pozitīva. Neaizmirsīsim, ka Balīnskis debitēja kontinentālajā hokeja līgā, ja nemaldos, pie trenera Normunda Sejēja, vai pat toreiz bija, vai pat Pekka Rautakaljo bija treneris, jo tas bija baigi sen. Un Balīnskis ir spēlējis hokeju diezgan ilgi jau, un viņš ir tiešām progresējis. Bez šaubām, bet mēs te runājam par labāko komandu Nacionālajā hokeja līgā. Un mēs runājam par vienu no labākajiem vairākumiem Nacionālajā hokeja līgā un tādā ziņā vispār hokejā kopumā. Viņiem vajag atrast risinājumu, un es neesmu pārliecināts, ka tas ir Balīnskis. Tas pats Ekblads, noteikti šo sezonu ir parādījis, arī es domāju, ka viņa standartiem nav izcila sezona, bet viņš ir parādījis vairāk, diemžēl. Vienkārši tīri ar to uzvārdu, ar to, ka viņu sauc Ārons Ekblads, ar to, ka viņš ir pirmā drafta izvēle 2014. gadā, ar to, ka viņš pilnīgi mierīgi varētu būt komandas kapteinis. Ir nedaudz citādākas tās pozīcijas, ko tu pateiksi. Bet tas, ka Balīnskis tur vienkārši ir, tas jau ir pozitīvi. Teiksim, pirms 2 sezonām, kad viņš spēlēja Čehijā, vai kāds būtu varējis teikt, ka Balīnskis pēc 2 sezonām nebūs iespējas spēlēt kopā ar Metju Tkačaku, ar Aleksandru Parkovu, ar Kārteru Verhēgiju pirmajā Floridas Panthēru vairākumā. Pēc sezonas, kad Floridas Panthers izcīnīja Stanley kausu. Kā jau jūs, kungi, teicāt, tā var vienmēr paskatīties uz to situāciju no 2 pusēm. Jā, bet man liekas, ka, ja mēs gribam pievērsties vēl kaut kam pozitīvam, es domāju, ka Teodora Bļugera sniegums ir kaut kas, pie kā mēs varētu pieturties, jo, es domāju, ka viņš ir man liekas, ka varētu būt viens no divceļīgākajiem divceļu spēlētājiem. Es domāju, ļoti augsta kvalitāte aizsardzībā un ļoti augsta kvalitāte arī, varbūt ne tik ļoti punktu ziņā, bet uzbrukumā kvalitāte netrūkst. Jā, sezonas sākums bija rezultatīvāks nekā ierasts. Un treneri viņam deva iespēju spēlēt 2. vairākumā. Tas ir 2. maiņā, pat tad, kad J.T. Millers izkrīt no sastāva. Tagad jau viņš tur vairs nav.
bet tas vien, ka tev iespēja, nozīmē diezgan daudz. Un mēs zinām, ka Teodors ir kvalitatīvs spēlētājs. Un vai tur tiešām vairāk ir jāsaka? Nu, laikam, jo tā viņa vieta ir 3., 4. maiņā, bet jā, bija patīkami redzēt, ka ir daily face-upā un redzēt, ka tur blakus Besers un, katru dienu Bļugers netiek 2. maiņā uzspēlēt, lai arī tas daļai ir traumu dēļ, bet tāpat tās ir interesanti. Es nezinu, vai tas ir. Man liekas, ka vajadzēja šogad Toketam ilgāk atstāt to virknējumu, kas bija pagājušā sezonā, ka viņiem bija viens, kas bija Bļugers, tas Džeks, īsts tāds Džeks, kā viņi sauc? Gārlands, jā, Konors Gārlands un Joshua. Dakota Joshua. Tas bija vispār, tas bija ļoti, ļoti, man liekas, spējīgs virknējums, un to viņi varētu, man liekas, kaut kad vēl atkārtot. Man liekas, tā kā man tā šķiet. Jā, protams, gribētos. Jā. Joshua bija traumēts sezonas sākumā, bet tagad viņš ir vesels, un tagad tiešām varbūt jāpamēģina atgriezt tā vecā maiņa. Traumēts viņš nebija, viņam bija vēzis. Tas ir vēl sliktāk. Labi, jā, bet jā, tas nepareiz vārdi. Katrā ziņā viņš izlaida treniņu nometni, viņš izlaida treniņu nometni, viņš izlaida sezonas sākumu, un tas ir slikti. Un tā maiņa nevarēja būt kopā, bet pat tad, kad Bļugers spēlēja kopā tikai ar Gārlandu, un viņam tur piemet klāt vēl Hoglanderu vai Omanu vai vēl kādu citu spēlētāju. Man likās, ka izskatās tīri okei, ka nav tā, ka tikai Bļugers tur viņiem pienes ūdeni un ka Joshua un Gārlands bliež un ka tas ir viss, kas notiek šī maiņā. Ja, tā kā, tas man liekas nav gluži tā. Nē, Bļugeram ar Gārlandu, man liekas, ir labi saikne, jā. Jā, tā kā es domāju, ka tas viss ar laiku atrisināsies, atgriezīsies sastāvā JT Millers un tad arī būs nedaudz citādāk tā situācija. Vispār, kāds zina, kas JT Milleram pa vainu? Vispār jau tā kā nē, neviens jau neko nav teicis. Un tur tā... Noslēpumainā Vancouver. Jā, man īstenībā nepatīk, kad šādas lietas notiek, jo es nezinu, mēs kā fani varbūt jūtamies nedaudz pelnījuši zināt par to, kas notiek ar tiem spēlētājiem. Labi, varbūt tur mēs pēc tam uzzināsim, ka tur Milleram ir bijis kaut kāda šausmīga lieta notikusi tur, ja, bet tomēr būtu vērtīgi zināt, kāpēc viens no vadošajiem spēlētājiem vienā no labākajām komandām NHL ir vienkārši pametis komandas. Jā, varētu teikt vadošais spēlētājs. Bez mazvai, jā. Jā, tad komandas sirds un dvēseli. Vismaz vadošais uzbrucējs noteikti. Tā kā, tur ir bez jautājumiem. Tas, ka tur tiešām būtu jāzina. Jā, mēs varam tikai cerēt, ka tas nav nekas nopietns vai saistīts ar ģimeni. Jā, jūs palabojiet man, ja es kļūdos, bet kaut kur, man liekas, ka bija minēts kaut kādi ģimenes apstākļi, un ja tā ir, tad es domāju, ka varbūt šajā situācijā mums kā faniem tas nebūtu arī jāzina, kas tur ir par problēmu. Tad vienkārši jāciena tas privātums, komandai viņš laikam tad ir pateicis, vai arī nav pateicis, bet tā kā, tādā gadījumā es domāju, ka tam arī būtu jāpaliek pie viņa līdz kaut kādam brīdim, vai varbūt vispār. Cik es biju lasījis, vispār bija rakstīts, ka vienkārši pamet komandu un pilnīgi pat nebija pat norādīts kādi iemesli. Varbūt tev bija kaut kāda labāka avota atrasta, bet cik es lasīju, bija vienkārši, ka pamet komandu un viss. Jā, es domāju, ka varam arī vienkārši iztikt bez spekulācijām šajā tēmā. Vienkārši cerēsim, ka viss būs kārtībā un viņš drīz būs atpakaļ.
Jā, varbūt tā bija arī spekulācija, jā. Tā ir spekulācija, un ņemsim vērā, ka Vancouver neko nav teikusi par JT Milleru un viss, kas šobrīd ir baumas. Tāpēc man arī nepatīk, kad komandas, teiksim, saka ķermeņa lejasdaļas savainojums vai ķermeņa augšdaļas savainojums. Labi, varbūt tas nav gluži viens un tas pats, bet vismaz kaut kādā virzienā parādiet mums, ka tas nav tā, ka viņš vienkārši ir paņēmis un aizgājis prom no komandas. Būtu tā kā vērtīgi vismaz kaut ko tādu, minimālā līmenī zināt, ka nav tā, ka spēlētājs vienkārši pateicis, es eju prom un viss. Zini, par šo es arī nevaru piekrist, tāpēc, ka, ja konkrēti visa līga, labi, mēs šobrīd par faniem runājam, ja, bet, ja zinās fani, tad zinās arī visa atlikusī līga. Ja visi zinās, kāds, kuram ir savainojums konkrēti, tad to ir vieglāk targetēt, uz to ir vieglāk tā kā pretiniekiem spiest, kāpēc nē? Es nepiekrītu. Tāpēc, ka vairs nav 80. gadi. Nav vairs tā pati līga, kur tais domī ies un tev uztaisīs celi, un tad tiesneši pateiks, ka tas ir tīrs spēku paņēmiens. Nav vairs tā. Jā, es domāju, arī skatoties uz citiem sporta veidiem, basketbols, futbols, cik kaut kādi ziņojumi ir par spēlētāju savainojumiem, tādā ziņā es domāju, ka NHL diezgan negatīvi izceļās šo starpā, tāpēc, ka gan futbolā, gan basketbolā parasti ir diezgan ātri zināms, kāda konkrēta vaina ir notikusi. Arī basketbolā NBA tur, teiksim, ļoti viegli uzzināt ir, teiksim, kāds, kuram spēlētājiem ir savainojums, cik ilgi viņš varētu būt projām. Un tā kā, es domāju, šajā ziņā NHL, ir tiešām tāds slikts piemērs, ļoti, ļoti bieži ir kaut kāda pilnīgi, var teikt, kaut kādā noslēpuma plīvurā, tur tīti, visi tie tur ķermeņa augšdaļas, ķermeņa lejasdaļas, atvainojiet, tas ir kaut kas, manuprāt, tas nav pareizi, bet, protams, tas ir atkal kaut kāds pavisam cits garš stāsts, par visu līgu kopumā, un tad mēs te varētu runāt likām par vairākām problēmām, kas var teikt, nebeidzas tikai ar kaut kādu tur spēlētāju savainojumu neizpaušanu. Ja mēs tā paskatāmies loģiski, tad, ja mēs paskatāmies vienkārši vēsturē, tad ir ķermeņa augštais savainojums, tas var būt lausts pirksts vai kaut kas tam līdzīgs, vai arī smadzeņu satricinājums. Ja? Tā kā, es atvainojos, tas galīgi nav viens un tas pats. Jā. Vēl nobeigumā par šo tēmu varbūt pieminēšu to, ka par to salīdzinājumu, ko Ralfs minēja, basketbols, futbols un hokejs. No šiem 3 sporta veidiem hokejs tomēr ir tāds visfiziskākais un ar tādu vistiešāko kontaktu, līdz ar to tur tomēr arī, ja futbolā, piemēram, zinās, ka tev tur ir kaut kāda trauma, nebūs tā, ka tev pretinieki metīsies virsū. Viņš pats zina, kā ir futbolā, tu pie viņam metra tūmā, viņš nokrīt gar zemi un viss viņam lausts ir tā kā, es, protams, pārspīlēju bišķiņu, bet jā, nav 80, kā Kārlis teica, bet... Nav 80, un es vēl vienu lietu pateikšu, ka ņemot vērā, cik ļoti NHL ir pēdējo gadu laikā, un ne tikai NHL, visas pārējās sporta līgas arī Ziemeļamerikā un pārējā pasaulē ir spiedušas uz azartspēlēm. Tā kā būtu vērtīgi zināt, un cik ļoti un ir savainots konkrēts spēlētājs, un ja, teiksim, tas spēlētājs ir atgriezies, tad, vai es gribu likt uz to naudu, vai es negribu likt uz to naudu, tas tomēr, būsim reāli. Šobrīd tā ir daļa no spēles, un to ir jāņem nedaudz vērā. Valter, es tā pretī varu likt argumentu par NFL. NFL ir kontakts apmēram vēl 5 reizes lielāks kā hokejā, un NFL arī, man liekas, tā informācijas pieejamība savainojumiem ir daudz plašāka. Ja mēs tur tā ejam kaut kādos dziļākos salīdzinājumos, un man arī nepatika tas tavs digs uz futbolu, ļoti nevajadzīgi. Tas bija vairāk mēs jau aizgājām tādā ļoti filozofiskā diskusijā par NHL un NHL noteikumiem. Varbūt vajadzētu atgriezties nedaudz atpakaļ uz zemes un nedaudz varbūt tuvāk Latvijai, nedaudz
mēs neesam parunājuši vēl par Kasparu Daugaviņu, un mums vajadzētu parunāt par Kasparu Daugaviņu. Tas bija nedaudz pēkšņi, vai ne? Tas ka Daugaviņš vienkārši paņēma izdomā, es beigšu karjeru. Vienā pirmdienas vakarā viņš vienkārši izdomā, es beigšu karjeru. Jā, un viņš tad ar Trenčīnas dukla no visām komandām. Jā, ar video angļu valodā un absolūti bez jebkādas koordinācijas ar Latvijas Hokeja federāciju. Ok, labi. Kaut gan arī tas, kad pirmo reizi viņš karjeru beidz izlasē, tad arī tas bija nedaudz pēkšņi. Bet tas nebija sezonas vidū. Un es domāju, ka šī reize tomēr ir bišķiņ citādāk. Ka tas nav kaut kāda brīža iedoma, nezinu, impulsīvi kaut kas. Un tāda man ir nojauta. Tas nav varbūt baigi balstīts kaut kādiem argumentiem, bet šoreiz izstāsta, ka viss ir pa īstam. Jā, bija sākušās kaut kādas dīvainas spekulācijas, jo Daugaviņš tajā video pateica, citējot family issues, bet, viņš pēc tam noprecizēja, ka, nav runa par to, ka viņam ir kaut kādas ģimenes problēmas, vienkārši tas, ka viņš vēlēs būt vairāk laikam klātesošs ģimenē un būt biežāk kopā ar savu ģimeni, un vienkārši viņam laikam sanāca nedaudz neveiksmīgi angļu valodā izteikties, tāpēc arī es redzēju, ka vairāki avoti sāka kaut kādas spekulācijas par kaut kādām ģimenes problēmām, kas, protams, tajā brīdī varbūt bija tam pamats, bet tagad vairs nav, un to mums nevajadzētu, kultivēt vispār. Pareizi, tu saki. Un vispār jau runājot par Daugaviņu, viņam ir 36 gadi. Viņš Krievijā, viņš ir jau iepriekš teicis centās reizes, ka viņš Krievijā ir nopelnījis pietiekami daudz naudas, lai viņš varētu vecumdienās, normāli gan uzturēt ģimeni, gan dzīvot vienkārši. Tā kā man ir prieks, ka viņš vismaz mūsu aizrobežas nejaukajam kaimiņam ir nokāsis kādu naudiņu un pietiekami, lai viņš varētu dzīvot kā normāls cilvēks. Un, ja viņš vienkārši grib tagad būt tuvāk ģimenei, tad, labi, ok, kā viņam reāli ir vajadzīgs spēlēt Slovākijā. Nedaudz žēl, ka viņš nespēlēs olimpiskajās spēlēs. Tas arī es domāju, ka noteikti viņš to naudiņu ir nopelnījis, nevis nokāsis, jo lai kurš, bet, es domāju, ka Kaspars noteikti to naudu ir nopelnījis godam. Neveiksmīgs izteiciens no manas puses. Es vienkārši gribēju teikt, ka viņš ir nosmēlis krējumu tur kaut kur Ņižņa Novgorodā, teiksim, kā ir. Jā, par to mēs gan esam priecīgi, jā. Jā, bet, Kasparam liels paldies par visu emociju gāmu, kas ir, kurai mēs visi esam kopā ar viņu gājuši cauri. Es domāju, ka tas ir varbūt ne talantīgākais, ne ātrākais, ne spēcīgākais, ne pats labākais, ne pats, kaut kāds nav super talants, ja, bet es domāju, ka tas ir cilvēks, ar kuru, tāda gada gājuma cilvēkiem kā mēs, es domāju, ka tas varētu būt pats pirmais cilvēks, kas ienāk prātā, kad mēs pasakam vārdu hokejs. Un es domāju, tas jau ir vien kaut kā vērts, un Kaspar, ja tu šo kaut kādā mistiskā veidā dzirdi, tad vienkārši paldies tev. Tiešām milzīgs paldies Kasparam. Bez viņa mēs noteikti nebūtu nekad mūžā izjutuši to sajūtu, kā ir būt uzvarētājiem. Kādas ir tās emocijas, kad, mēs paši atceramies, kā mēs jutāmies, kad Latvijas izlase izcīnīja bronzas medaļas. Tas bija fenomenāli. Tā bija nirvāna, varētu pat teikt. Bet, tā varētu pat, jā, es nevarētu labāk pateikt. Bet mēs atceramies to, kā tas bija, un Daugaviņš piedalījās šajā vārtgūmā, un viņš piedalījās ļoti rezultatīvi visā čempionātā. Viņš 15. gadā palīdzēja noturēt Latvijas izlases elites divīzijā kopā ar Kasparu Daugaviņu, un Sočos viņš bija liela daļa no komandas, un entajos pasaules čempionātos, un entajos turnīros, un viņš pat nedaudz Rīgas Dinamo paspēja uzspēlēt, un
viņš spēlēja Stanley Kausa finālā, un viņš ir sasniedzis tik daudz, un jā, tiešām viņš bija tāds spēlētājs, uz kuru Latvijas līdzjutēji un jaunie hokejisti, un vienkārši jebkurš, kas ir ap hokeju un runā par hokeju, un vienkārši, kurš var pateikt, jā, Kaspars Daugaviņš, tas ir īsts hokejs, tas ir īsts vīrs, ja, un īsts latvietis. Ir nedaudz bēdīgi, jā, tagad, kad viņš ir beidzis karjeru, Latvijas izlase nebūs tāda pati, kāda tā bija pirms tam. Mēs jau varējām redzēt nelielu ieskatu 22. gadā pasaules čempionātā, kad Kaspars Daugaviņš tur nebija, tā izlase tomēr arī nebija tāda pati. Pietrūka. Jā, es pilnībā pievienojos jūsu teiktajiem. Mēs noteikti varētu veselu stundu un pat vairāk norunāt par Kasparu vien. Kapteinis ar lielo burtu, līderis uz ledus, ģērbtuvē, visur citur. Tiešām milzīga cieņa, pateicība par visu, ko Kaspars ir darījis mūsu izlases labā. Daudz neaizmirstam momentu, kā jau Kārlis minēja, arī karjera ļoti raiba ir bijusi, kur tik viņš nav uzspēlējis, gan tepat pie mums mājās, NHL-ā, Eiropā, viskaut kur līdz pat Stanley Kausa finālam aizcīnījies. Tā kā tiešām ir bijis daudz momentu, kam sekot līdzi, ļoti daudz spilgti highlighti no viņa spēlēm ir bijuši. Un tas raksturs, es domāju, tiešām pietrūks mūsu izlasei. Šajā brīdī arī mums ir tāda, varbūt ne gluži paudžu maiņa, bet tomēr liekas, ka tie līderi višiņi tagad pamainīsies izlasei. Jau pagājušajā čempionātā mēs redzējām, ka sastāvs bija, mums te bija daži debitanti, kuri nav baigi gados jauni, arī gados jaunie, bet būs interesanti redzēt, kā mums ies tālāk, bet vieglāk nebūs noteikti bez Kaspara. Jā, spēlētāji jau ir, talants ir, tas pats Ilmans un Abols un Balcers un varam jau arī teikt, ka Bļugers, Girgensons, ja viņi atbrauc, Balinskis un tā tālāk. Bet tas gars. Es ceru, ka Balinskis, es ceru, ka Daugaviņš, es ceru, ka Daugaviņš paliks ap izlasi, ka viņš nekur, kā saka, nepametīs hokeju pasauli, jo Latvijā ir pietiekami daudz ko darīt. Federācijā, vietējā līgā, sistēmā, kaut vai par izlases treneru asistentu vai par izlases menedžeri būs jācīnās ar Rudolfu Kalvīti, bet jūs saprotat, kādā virzienā aizdodas. Ka viņam vajag palikt vienkārši ap hokeju, un es domāju, ka Latvijas hokeja federācijā neviens viņam to noteikti neliedz. Vienkārši piedalīties un palikt tajā hokeja virtuvē. Pēc Daugaviņa tas nav tas pats. Tieši tā. Ok, ja par Daugaviņu mums viss. Tu ieminējies par Ābolu un aizmirst pieminēt, arī Rodrigo ir atkal izcēlies beidzot ar vārtu guvumu AHL. Ļoti patīkami un gaidam, kad beidzot Filadelfijas vadība nedaudz nāks pie prāta, jo es domāju, ka centru viņiem vajag kā ēst īstenībā. Jā. Tas ir ļoti pozitīvi, ka Abols spēja gūt vārdus, ņemot vērā, ka neviens viņam nepiespēlē. Bet, jā. Tomēr Filadelfija, es nezinu, ko Tortorelli tieši meklē, jo Abols šķiet ir tas ideālais spēlētājs, ko viņam vajadzētu. Uzbrukumā pietiekami talantīgs, aizsardzībā mēs visi ļoti labi zinām, ko viņš ir spējīgs izdarīt. Mazākumā, vairākumā, vienādos sastāvos viņš ir Latvijas izlasē viens no noteikti vispusīgākajiem spēlētājiem. Ja, tā kā iespējams vienīgi ar Teodoru Bļugeru viņš būtu, Teodoram Bļugeram viņš piekāptos šajā ziņā, bet uz kuru pusi skatās Tortorelli, es tiešām nezinu. Bet tas izteikums par to, ka tas tēva izteikums par to, ka tur esot pateikt, ka
Nē, es tev nepiespēlēšu, ja mēs būsim izgājienā, nu, ok, labi, tas ir AHL, tur ir jāgrauž ledu, tur ir jācīnās, kā ir, tā ir, neko darīt. Nu jā, es domāju, ka AHL to jau var sagaidīt. Tur tomēr katrs cīnās par savu vietu zem saules, un es domāju, ka tas, ko mēs varētu novēlēt Rodrigo, ir, tad, kad viņam ir ripa izgājienā 2-1, arī nepiespēlēt tam džekam. Tieši tā, viennozīmīgi. Mēs pašam. Piespēles viņam pietiek, jā. Paldies jums, ka jūs skatījāties šo podcastu. Ja tev patīk šis video, spied like, abonē kanālu, lasi sportgalds.com. Dažādi interesanti raksti par visādiem sporta veidiem. Un tad jau tiekamies nākamajā podkāstā, nākamajos video piesakumus TikTokā, Twitterī, Instagramā, lai redzētu mūsu jaunākos e-formas video. Tos mēs arī centīsimies pēc iespējas vairāk. Un, protams, arī mans uz ārmals, kur gan bez mans uz ārmals drīzumā arī par Nacionālo hokeja līgu parunāsim šādā formātā. Tā kā tiekamies un sekojiet mums līdzi. Čau, čau! Čau!